Tā, gribu dalīties ar svarīgo. Man jums ir jānodod transformāciju kodi. Tie, kas praktizē un ir jūtīgi, jau paši sajuta, beidzoties aptumsumu koridoram, sākās brīnumaini procesi. Par sevi, kā man tas izpaudās. Sākumā es iekritu ļoti, ļoti dziļā bedrē, bet varbūt pat tā nebija bedre, bet tas bija tā kā lecot, piemēram, no tramplīna dziļā ūdenī. Kad tu ienirsti ļoti dziļi, lai ar atspērienu atkal iznirt ārā. Lūk, vispirms tas bija sapnis, kurā mani pārved no punkta A uz punkta B ar kaut kādu, nezinu, ar kaut kādiem metāla ratiem vai milzīgu eskalātoru. Ļoti ātri, ļoti tā mehāniski, un tas viss izskatījās, ka būs sāpīgi un grūti, jo tur viss bija tāds metālisks un sarežģīts, bet īstenībā tas pārbrauciens viņš bija ļoti nesāpīgs un ātrs. Un es jau otrais dzīvē saskaros ar šādu kvantu pārbraucienu, pirmo reizi pirms gadiem 4, kad man vispār sāka atklāties spējas un jušana un izpratne par smalkajiem plāniem un par dziedniecību kopumā, tad toreiz bija līdzīgi. Toreiz mani pārveda pāri tādai brūnai kalnu upei ar tādu arī kā virs zemes eskalātoru arī uz priekšu. Ļoti līdzīgi, bet šoreiz tas viss notika telpās. Neiedzināšos detaļās, jo gribu pastāstīt to, kas svarīgi katram no jums. Tātad pēdējās 2-3 dienas tiek dalīta jauna mēroga enerģija. Un šī enerģija ir ļoti, ļoti jaudīga. Tik jaudīga, ka tie, kas to saņem, viņi burtiski to sajūt, sāk just savas rokas, vizualizācijās redz šo enerģiju kā tādu zilu strūklu vai strūklaku. Ar šīs enerģijas palīdzību mēs varam dziedināt sevi, dziedināt tuviniekus, un mēs varam arī dziedināt zemi. Un ne tikai dziedināt, mēs varam izlīdzināt elektromagnētiskos laukus zemē, mēs varam šo enerģiju dalīt visām stihijām, kas šobrīd ir izbalansētas. Kā mēs redzam, vējš ir, lūk, šodien tāds neprognozējams, un ūdeņiem arī grūti iet. Visām stihijām šobrīd neiet viegli, jo viņas visas ir zaudējušas savu ierasto tecējumu. Tāpēc mēs varam ar šo enerģiju līdzsvarot itin visu, gan cilvēka magnētisko lauku, gan zemes magnētisko lauku. Un šī enerģija patiešām ir ļoti pārliecinoša un spēcīga, jo tā burtiski iedarbojas uz mūsu kristālisko ķermeni. Tā iedarbojas uz mūsu dievišķo DNS. Un, piemēram, es pati pagājuši nakti meditēju, un šajā meditācijā ar mani notika tāda kā transmutācija. Un tā galvenā doma, ko es uztvēru, bija, ka mūsu gars un mūsu dvēsele transformējas jau sen. Tie, kas ir praksēs jau tur 5-10 gadus, to zina, bet ķermenis netiek līdzi. Piemēram, šobrīd daudziem kakli sāp, tātad kakla čakra liek par sevi manīt. Man pašai ļoti stipri dzeļ un dur sirds rajonā, tātad atkal sirds čakra taisās vaļā, krūša, kuris taisās vaļā, un šī transmutācija kā reiz ir paredzēta tam, lai mēs varētu arī ķermeni transformēt un salāgot ar mūsu smalko ķermeņa transformāciju, jo ļoti grūti fiziskajam ķermenim viņš netiek līdzi, un tāpēc mums vajag praktizēt arī uz ķermeni, ne tikai uz mūsu garīgajiem aspektiem. Šobrīd der visas apzinātības prakses, visas ķermeniskās prakses, body work. Ja jums ir kāds terapeits, kas strādā ar ķermeni, ar ķermeņa orientētu terapiju, noteikti izmantojāt. Arī joga te varētu būt, un elpošana bez šaubām ļoti noderīga. Lūk, un šī transmutācija
Es jums ierakstīšu noteikti tādu meditāciju, tādu praksi, lai jūs to arī varat izbaudīt, kā reiz palīdz ķermenim, tā teikt, dadzīt garu, lai ķermenim transformācija arī notiek pēc iespējas harmoniskāk, ātrāk, nesāpīgāk, saprotamāk, un tieši tāpēc šī enerģija šobrīd tiek iedota daudziem pavadoņiem un tiek aicināts dalīties ar šo enerģiju. Tie, kas nav pavadoņi, viņi tāpat var sajust, tie, kas ir pavadoņi, viņi var šos te enerģijas kodus nodot tālāk ar mērķi palīdzēt visiem tikt galā ar šī brīža tādu milzīgo kvantu lēcienu. No kurienes šī enerģija nāk, kas mums to ir iedalījis. Mums to ir iedalījuši bijušie Atlantīdas iedzīvotāji, un nav jau noslēpums, ka daudzi no mums, piemēram, ir guvusi pieredze Atlantīdā, tāpēc arī šī enerģija ir tik atpazīstama. Un Atlantija šobrīd palīdz mums ar šo te brīnišķīgo resursu, kurš Atlantiem šo enerģiju piešķīris, jo Atlanti, protams, bija ļoti attīstīta civilizācija, bet arī viņiem bija ar augstāku apziņu apveltīti kuratori, un visticamāk tie ir bijuši vai no andromediāņi, vai no arkturiāņi. Ja jūs gadījumā neticat civilizācijām, tad sauciet to vienkārši, ka šo enerģiju mums šobrīd piešķīra augstākie spēki, lai mēs palīdzam mātei Zemei, lai mēs palīdzam paši sev, saviem tuviniekiem, savam fiziskajam ķermenim. Šobrīd tieši matērija prasa pēc uzmanības. Gars ir diezgan apčubināts, dvēseli ir diezgan apčubināta, cik mēs esam gājuši dvēseli ceļojumos un sadarījuši lietas pa šiem gadiem. Lūdzu apčubinām arī ķermeni, jo mūsu šis te genoms, viņš mainās. Būtībā tiek pārrakstīta šī te vēsture jau DNS līmenī. Un tie bērni, kas dzims pēc 5, 10, 20, 50 gadiem, jau būs pilnīgi citādāki nekā mēs. Un mēs esam tie, kas šobrīd ieliek pamatus jau citā cilvēka veidolā. Ko vēl gribēju teikt? Tātad, kamēr es neesmu ierakstījis jums šo transmutāciju, meditāciju, kā jūs varat paši praktizēt. Jūs varat iztēloties sevi, piemēram, zem zila ūdenskrituma, un tā zilā krāsa ir tāda pilnīgi gaiši zila, gluži kā Indijas okeāna jūras, Indijas okeāna viļņi. Tas ir tas gaišais, skaistais tonīts. Jūs varat iztēloties Maldīvas vai Šrilanku, kurš arī pie Itālijas tādi krasti mēs būtu. Jo šāda veida vizualizācijas jums palīdzēs ar šo te gaiši zilo enerģiju ātrāk savienoties. Starp citu, atgriežoties pie civilizācijām, Mintaki civilizācija ir tā, kas pārvalda ūdeņu, visas šīs te lietas, un jūs varat Mintaki civilizāciju droši prasīt atbalstu dziedniecībā, savā karmas attīrīšanā. Starp citu, šī te enerģija, viņa ir tendēta uz to, lai nonulētu karmu. Ja ne pilnīgi, tad daļēji. Burtiski izskalo, izmazgā, iztīra, varam sevi izmēkšķēt, tā kā tādas drēbes, kuras pēc tam viegli atmazgāt. Nu, lūk. Ko vēl gribēju teikt? Jā, kā varat praktizēt? Varat iztēloties, ka jums no rokām tātad plūs šīs te gaiši zilās strūklas, un ar tām dziedināt gan dabu, gan dzīvniekus, gan cilvēkus. Tā ceru, ka tagad vējš jums nerada troksni. Un ko vēl var darīt? Vēl var droši sevi iztēloties piramīdās, jo Atlantiem ļoti piramīdas patika, viņi tajās darīja lielas lietas. Un, ja jūs gribat šobrīd tā kā piesaistīties šeit enerģiju, sajust sevi varbūt misiju, ka jūs šo enerģiju nesīsiet tālāk, lai palīdzētu mūsu zemes komūnai, var arī veikt tādu rituālu. Šis rituāls atgādinās
avatāra cienīgu kadru, jums ir jāpaņem kāda skaista monētiņa vai kāds skaists medaljons, un jūs to varat ierakt zem kāda liela koka, teiksim, latviešiem daudzās sētās ir kļavas vai ozoli, un iztēlojieties, ka šis koks ir gluži kā avatārā liels un mirdzošs dzīvības koks, kas mūs visus savieno ar savām saknēm, gluži tāpat kā sēnes savienots ar micēlību. Lūk, varbūt stāstu haotiski, ja kaut ko nesapratāt, droši noklausieties vēlreiz, praktizējiet, uzķeriet. Es domāju, ka es caur šo video jums nododu šos kodus un vienkārši ļaujiet, lai tie kodi lēnā garā jūsos atpakojas. Pat, ja kaut ko nesapratāt, sapratīsiet. Vēl pirms kāda mēneša man bija vīzija, kur pie mums bija atnākuši kaut kādi augstākie spēki, visticamāk tie paši arkturiāņi, un viņi bija tik skaisti lieli milži, tādi 3-metrīgi un izgaismoti, kā reiz gaiši zili, un es viņiem prasu, bet ko jūs man teiksiet, bet kā es atcerēšos, ko jūs man teiksiet, bet ko lai es nododu? Un viņi man atbildēja, tikai neaizmirsti. Nu, ka viņi dažreiz nodod kaut kādu informāciju, vispirms liekas, ka tu neko nesaprati un neko neatceries, bet pēc tam ar laiku kaut kādās praksēs, kaut kādās integrācijās pa mazam gabaliņam, fragmentiņam nāk ārā un saliekās pilna puzle. Lūk, tas ir īsumā par to ziņu, ko šodien gribēju jums nodot.